Labāk velties nekā vilties. Kūlenis FM. Labu rītu, dārgie draugi. Es esmu laimīgs cilvēks. Adelīna ir aizlaidusies no studijas, bet kāds ciemiņš ir atnācis izdaļot ēteru, lai nav visu rītu vīriešu balsis jāklausās. Tik vien kāda aci mums ziņās šeit. Katrīna Kovaļuka. Labrīt! Labu rītu, Katrīna. Es mēģinu no tavām acīm nolasīt. Vai tu mazliet vēl samiegojusies, vai tādā svētku noskaņā tērpusies? Es esmu ļoti svētku noskaņā tērpusies un arī samiegojusies. Es par ceļā uz šejieni aizmigu. Aizmigu pa ceļam? Jā. Labi, bet tu nebija pie stūras. Nē. Tad labi. tas ir labi. Bet miegs ir svēta lieta, un svētku laikā varbūt arī ir tā noskaņa, un tad tie pīrāgi un rasoli, un pēc tam kūciņi, un tad atkal rasols, un atkal pīrāgi, un atkal kūciņi, un tad miedziņš ar to viss ļoti labi iet kopā. Es vienkārši biju vakardien ļoti saviļņot, ka man ir jābrauc uz brīnišķīgo Kuldīgu, un es nevarēju aizmigt, un tāpēc viss notika. Cik jūs to aizmigi? Kaut kādos godīgi. 3. Tad skaidrs, ka ceļām gribās pačučēt. Labi, bet ne par gulēšanu mēs šeit. Mēs par, laikam par svētku noskaņu, bet mēs pie svētku noskaņas mazliet tiksim. Vakar bija liels notikums. Man arī, kurš spīkers ir par vakardienas notikumiem. Tāds jaunietis, ko, beigās uz skatuves viņš sauksies Namejs. Vai šo arī tu paspēji paskatīties? Tev arī kaut kāds sakars mazliet ar X-faktoru ir bijis. Man tagad ieliks divnieku X-faktoru eksāmenā, jo es nenoskatījos, bet es zinu, ka viņš uzvarēja, un man viņš ļoti arī patīk. Patīk? Jo viņš ir malicis, viņš ļoti daudz strādā un dzied un tā. Un viņam vēl, es neko nevaru. Kaspars atnāca palīgā, un es tev varu pievienoties, ja tev ieliek divnieku, un tu vakar nenoskatījies, man var ielikt nullīti pilnīgi, jo es nezinu, kādā veidā, ko es darīju svētdienas vakaros. Es nevienu X-faktoru neesmu redzējis šajā gadā, lai piedod man X-faktoru producentu. Es ticu, un es arī dzirdēju, pat arī klausītājiem nospēlēju Āres. Jauno singlu. Jā, jauno singlu, kas izskanēja vakar pirmatskaņojumā, un man arī tik daudz informāciju, cik man parasti kolēģi atnes. Tā kā mēs šeit esam uz viena viļņa, un es domāju, ka mēs esam uz viena viļņa arī tādā noskaņā, svētku noskaņā, un par tev mūziku jāparunā, jo tev ir tāds, EP rakstīts ir klāts, tātad mini-albums. Es tieši nevarēju izdomāt, kā man viņu raksturot. Tad vislabāk ir mini-albums, jā, taisnība. Mini-albums ar nosaukumu Ziemīši. Tad ar abām kājām tu esi iekāpus tajā pašā lauciņā. Mums šeit Zigfrīds Smuktu Pāvels atsūtīja un Ants Krauze dziesmiņu, kas Ziemassvētku noskaņās, Intaram dziesmā ar Ziemassvētku noskaņām, un vēl mākslinieki. Kā visi lielie mākslinieki. visi lec pie Ziemassvētku tēmas, bet tev, es skatos, pat pēc nosaukumiem ir mazliet cita tā noskaņa. Kas ir tā noskaņa, kas ir Ziemīšos ietvert? Tātad. Šo darbu es jau sen gribēju darīt. Es jau iesāku viņu pagājušo gadu. Es uzrakstīju 1, 2 dziesmas. Iesāku 2 dziesmas kaut kādas, bet viņas nepabeidzu nekad. Un šogad es sapratu, ka man beidzot vajag sev iedot to dāvanu, ka es kaut ko izlaižu. Tā, lai varu klausīties es un mani draugi un tā. Un tad arī skolas ietvaros, akadēmijas ietvaros es varēju uztaisīt kaut kādu muzikālu kompozīciju. Un es pateicu, viss, es taisu mini-albumu. Un viņš saka, jā, labi. Es pie Reiņa Semēvica mācos. Un viss. Un tad es vienkārši sāku vienu pabeidzu, otru pabeidzu. Un tad viņi tā kā tāda milzīga kupena tur vienā veselā milzīgā sniega bumbā savēlās. Viss bija tāda improvizācija. Es ļāvos visam, kas notiek, visas skaņas, kas man patika, tās es atstāju, kas nepatika, neatstāju. Kas palika aiz strīpas, tev palika arī kāds dziesmas, kas netika iekšā šeit, nekvalificējās pēc improvizācijas? Nē. Tā noskaņa ir. Bija kaut kādas melodijas sākumā, es uzrakstīju, un tad man tas nezinu, kur es viņas likšu, un tas viņas atliku uz kaut kādām, es nezinu, uz kaut kādu mēnesi atliku. Un tad, piemēram, tas intro, kas ir ar to Ziemassvētku čiekuri, tas tāpa pēdējā dienā, jo es zināju, ka man gribas kaut ko tādu, jo man ir audio ar manu māsu, kuras ierakstīju kaut kādus 5 gadus atpakaļ, kur es salīdzināju mūsu balsis. Mēs esam 4 māsas, un man ir
tikts, es esmu uzzinājis, ka mums ir diezgan līdzīgas viņas. Un tāpēc es gribēju viņas salīdzināt. Un tad man mazākā māsa, vidējā, nevar pateikt, bet gandrīz ļoti maziņa, ja, var tā teikt. Jā. Viņa ierakstīja tik sirsnīgu audio, manai Ziemassvētku eglītei ir izaugis čiekuris. Un tas ir tik labi. Un viņa tik perfekti, kolosāli sagāja kopā ar to manu melodiju, kuru es gribēju izmest miskastē, ka viss tur vienkārši jau bija. Nu, tas ir vesels 50 sekundes, vai mēs varbūt varam noklausīties? Varam. Noklausāmies šo un tad parunājam tālāk. Manai mazai Ziemassvētku eglītei ir izaugis čiekuris. Jā, tas ir iespējams. Ziemassvētku eglītei ir izaugis čiekuris. Ziemassvētku eglītei čiekuris ir izaudzis. Izaugis čiekuris. Otā. Bet jā, šis ir tāds vienkārši, tur nav baigi nekāda struktūra, tur vienkārši ir tā, lai ir tāda sajūta, riktīga Ziemassvētku sajūta, kāda man ir. Man jau asara gandrīz nospieda pār vaigu, es dzirdu to sniega gurkstoņu, ko tu esi ielikusi iekšā. Un noskaņu radīja, bet labi, ka mums šeit filmēšanas vajadzībām ir aiztaisīts žalūzes ciet. Nevar redzēt. Var aizvērt acis. Mazliet aizveram acis un iedomāties. Ir kupena acis priekšā uzreiz. Vai arī var paskatīties manas animācijas. Tur es esmu arī apsniegojusi visu mežu. Starp citu, ir animācijas, ir arī kaut kādi video materiāli YouTube pieejami? Jā, ieliku YouTube 10 minūšu garu vārdu video, kur, ja kāds grib dziedāt līdzi, var izlasīt vārdus un tā. Jāraksta Katrīna Kovaļuka Ziemīši. Ziemīši. Visam vienkārši un mīļi. Viena no dziesmām, kas ir arī mazliet garāk par šo intro, ir Niedru vāles. Man tā iepatikās. Man arī patīk viņa ļoti. Kas ir tas? Ir tās Niedru vāles, kurām vajadzētu būt ezera krastā, kāti iesaluši, un tad tās vālītes tikai šūpojās. Jā, un vējā. Tā ir... Godīgi, es jau domāju, ko es varu pateikt par to, bet tur vienkārši ir tā, ka tu apsēdies un tad tas notika. Es vienkārši iedomājos, kas būtu, ja es būtu Ziemassvētki, par ko es dziedātu. Un tad notika Niedru vāles. Viss. Tas ir reāli viss. Tas ir reāli viss. Jā, nav ko tur daudz runāt, lai runā mūzika, uzspēlējam dziesmu, un tad paskatāmies. Man ir vēl viena dziesma padomā, kas jānospēlē no albuma. Un tās Niedras šūpojās. Mēs šūpajamies līdz šeit, kur zemes radio pie mums ciemos Katrīna Kovaļuka, kurai tieši šāda noskaņa Ziemīši ir uz 5 dziesmām, uz 5 skaņdarbiem. To pirmo par dziesmu varbūt nevar ieskaitīt. Tas ir tāds iesākumiņš. Tā ir tikai iesildīšanās, jā. Un mērķis ir pavisam skaidrs, to jau tu teici, radīt Ziemassvētku noskaņu, bet mēs klausīsimies vēl vienu dziesmu noslēgumā. Par to vēl mēs parunāsim, bet pastāsti par savām radošām izpausmēm, par līdzšinējo. Mēs pieminējām to X-faktoru. Kā tev vispār no tā brīža, kad visticamākais vairums klausītāji, kas zina tavu vārdu, pamanīja tev tajā brīdī, tu parādies kaut kur, un tagad tu parādies arī ar savu Ziemassvētku noskaņu. Kā tev radošās gaitas šajā posmā ir bijuši, Kurzemē atbrauc atrādies, un tad tev cilvēki arī atcerās. Pastāst par sevi. X-faktorā es sapratu to, ka man ļoti patīk uzstāties un dziedāt padodas diezgan labi. Un publikai arī patīk. Un X-faktorā es iepazinos ar tādu Krišānu Brasliņu, un tad mēs nodibinājām... divatā likās būs viegli tā izlaist kaut ko un tā. Tad mēs izlaidām pirmo savu debijas dziesmu Aizbiedēt. Tas bija ļoti foršs process, un visi mēs atradām
tad es arī iemācījos, kā ir strādāt ar producentiem un kā ir māsterot dziesmu, miksēt un sadarboties ar ļoti daudziem cilvēkiem. Un tad mēs izlaidām otru dziesmu, kas bija Supernovā tikām. Tas arī bija vēlreiz TV. Vēl viens vilnis. Īstenībā man ļoti patīk TV. Tur ir viss ir ļoti strukturēts, jābūt laikā. Nav tā, ka es esmu laikā. Tas ir tāds punktuālais. Tev patīk struktūra, bet tu nepatīk viņu veidot. Jā, tā sanāk. Pirms šiem TV man likās, ka es vispār esmu nepunktuāli, man neko nepatīk veidot nekādā veidā, bet pēc X faktorā es uztrenēju kaut kā savu to muskuli, kurš īstenībā nebija pat jātrenē, tas bija diezgan pašsaprotami. Es saprotu, ka tev dabīgi sanāk. Jā. Tev patīk. Un reāli iepatīkās. Un viss ir izplānots, un visi tur ir burvīgi, un katrs zina tas, ko viņam ir jādara, un visi ir pārzina savu sfēru. Un tad paņēmām pauzi, jo tagad man ir 4. kurs akadēmijā. Es visu paralēli vēl mākslu. Kur tu mācies? Latvijas Mākslas akadēmijā un audiovizuālajā katedrā kustība attēls skaņa. Tieši mēs būs ļoti nopietnas. Es saprotu, kāpēc tās televīzijas lietas tad uzreiz liekas interesants. Tas, ko tu mācies un tu redzi dabā, kā profesionāļi to pielieto pēc tam dzīvē, uzreiz daudz interesantāk tas viss. Ir arī daudz savādāk, nekā mēs to darām akadēmijā. Var to darīt arī tā, kā to dara TV, bet ir daudz savādāk. Mums ir brīvs, tāda nav brīvplūsma, tas ir kā kurš izvēlas savu to darbību. Bet tas, ka ir ļoti plašs diapazons, ko es varu darīt. Un tāpēc arī es varu tagad... Tu teorētiski no turienes var iziet uz kino, uz TV, vai uz radio, vai iet uz internetu mēdījiem. Jā. Nav vispār limitu. Man tā liekas. Tad bāzīt. Jo tikai negribu iet kaut kādas zāles taisīt, vai ārstēt cilvēkus no vēža. Arī to var. Cilvēki tā arī dara. Bet mūzika man bija loģiska, un tad man vēl ir tagad tās lekcijas skaņas, tur producēšanas un tā tālāk. Ko es sapratu, strādājot ar citiem cilvēkiem, ka man ļoti specifiskas lietas ir tādas, kas man ļoti patīk. Un man ļoti kaitina to, ka man neļauj to īstenot. Ka ir kaut kāda limita. Jā, ka strādājot ar citiem, tas ir ļoti forši, jo viņiem ir viņu idejas, un tad tas veidojas. Tas ir kaut kāds cits tāds process, bet tagad es strādāju viena, es varu, principā es daru tieši to, kas man patīk, un tik, cik man patīk, un tā. Un man nav nekādu ierobežojumu, un tāpēc es varu eksperimentēt. Tāpēc šis bija ļoti forši, jo es varu eksperimentēt, un man nebija nekāda ārpus balss, kas saka, šitas nestrādā, šitas ir ļoti stulbi. Tu pieminēji Supernovu. Cik daudz tev tur ļauj izpausties par uzstāšanos, par tā radošā puse tavējā, un tad tev tikai ieliek pareizi nofilmē, vai kā? Jā, mēs tur riktīgi strādājām ar Brāsliņu kopā. Mēs izdomājam savu tērpus, izdomājam to priekšnesumu, cik mūsu, negribu teikt, nezinu kāpēc, cik mūsu spilgtie prāti spēja tādā īsā laika posmā izdomāt. Cik tev bija laiks sagatavoties? Dziesma tur apmēram 3 minūtes, un tam visam sagatavoties. Man šķiet, ka mēs uzzinājām to decembrī, un tad līdz februārim tur var izdomāt aptuveni to režiju. 2 mēneši tādi nopietni darbi. Jā. Un vēl mēs jau nezinājām īsti neko, bet mēs izdomājām riktīgi foršu. Mēs sadarbojamies vēl ar horeogrāfi Maiju. Maija. Sveiciens Maijai. Viņa man tagad es uz sitienu reāli nevaru atcerēties. Bet labi, mēs visi izdomājām trietā ļoti skaistu horeogrāfiju, tad tērpus attaisījām. Režiju tur arī kaut ko izdomājām, Es īstenībā atceros, ka bija tas Ziemassvētku brīvlaiks, un Ziemassvētku brīvlaikā visu darījām. Un mēs bijām ļoti noguruši. Es vēl saslimu tieši pirms Supernovas, un vispār Supernovas laikā, tur visi, laikam Grēta arī atkrita un tā. Un es reāli biju saslimusi. Un pēc tam es nedēļu vienkārši gulēju un nevarēju piecelties no gultas. Un tev galva pilna ar to, kas jāizdara, un tu vienkārši, es esmu gultā. Pirms Supernovas saņēmos, un pēc Supernovas tad jau. Un tad vēl bija karnevālā jāuzstājas. Tas bija reāli traki.
Bet tad šis gads pēc tam bija tāds mierīgs. Pēc supernovas tas bija tāda kulminācija. Un tad mazliet izelpa. Jā, un tad izelpa, un tad mēs gatavojāmies 4. kursam, un tagad mums jāpabeidz tā akadēmija un jāuztais diplomdarbs. Nu, tad koncentrācija pagaidām uz mācīšanos, Ziemassvētku tāds noskaņas ir nofiksēts. Ļoti lielu muzikālo pauzi. Visu laiku būs man šeit mūzika caurvīsies arī diplomdarba veidošanā. Es īstenībā domāju, ka varbūt diplomdarbā man arī vajag albumis. Tagad mans vadītājs domā, ko viņa tur saka atkal? Ko viņa tur ir sadomājusi atkal? Bet diplomdarbam jābūt gatavam uz māju. Jā. Kā tu zini visu jau? Apmēram tur te mājas vai jūnijas, kad vairāk diktu variantu nav. Tad mēs varam gaidīt tevi šeit, Kurzemes radio ciemos atkal mājā. Līdz tam visticamākais laika pa vidu tev albums izdot un arī, kā ar koncertēšanu šādā mācību saspringumā. Vai ir laiks kādu koncertu arī uzdziedāt? Piemēram, 1. decembrī es uzdziedāju Mākslas akadēmijas grafiķu nodaļas Tu zini par kalendāriem kaut ko? Par kalendāriem es zinu. Viens tavā pusē stāv uz galda. Vārdu un uzvārdu kalendārs. Viņi taisīja tos akadēmijas kalendārus, leģendāros, un tad tur es nodziedāju 3 dziesmas. Un tā, vairs atkal noķēra to garšu un saprat, man te ir atkal jāatgriežas. Cilvēku priekšā ar mikrofonu rokās. Labi, vēl viena dziesma mēs klausīsimies, un tas ir Pīlāģos pitons. Ļoti labi. Pīlāģos pitons, paldies. Kā tas iet kopā? Šo dziesmu es rakstīju it kā, tad, kad man bija duets Kobra, mēs bijām Kobra čūskiņa, un mani pasniedzēji smējās, ka viņiem būs duets pitons. Un es pieteicos kā viņa producents, un es viņiem uzrakstīju dziesmu, un es gribēju, lai viņi tur ieraksta viņu. Un beigās sanāca tā, ka es uztaisīju sev to, viņiem to demo atrādīju, smieklīgi, skatēs kaut ko. Un es pēc tam sapratu, man reāli viņi patīk. Negribās laist vaļā? Šis jā, būs mans. Viņi domā, es viņiem to došu. Nē. Tālāk. Tādais. Labi, tad klausamies. Ziemīši noklausāmi visās straumēšanas platformās. Jā. Vizuālai materiāli pieejami arī YouTube un noteikti visos citos kanālos. Un sociālos tīklos noteikti tev var atrast. Un tad, kad diplomdarbs būs pabeigts, tad arī vairāk redzēsim tev uz skatuvēm. Lieliski. Gaidam tevi maija 2. pusē ciemos ar jaunu albumu. Viss tas ir pateikts skaļi. Super. Vairs atkāpties nav kur. Paldies tev. Gaidam, un es arī gaidu. Ļauj man mazulīt tev izstāstīt pasaciņu. Šodien tur, kur sniegs, mēnesis kupenās kā dzintarsmirds un mūsu balzas egļu galotnēs švīkst un blā, blā, blā. Kad aiz loga ledus iet